Labdien, dāmas un kungi! Prieks atkal būt šeit ciemos, Brīvības studijā. Paldies Dianai Ulmei par uzaicinājumu pēdējā brīdī. Jo aktualitātes, šonadēļ interesantas aktualitātes no manas puses. Mēs te jau atceramies, vienreiz bijām ciemos, parunājāmies par ūdens analīzēm, lietus ūdens analīzēm. Pirms kaut kādiem mēnešiem jau, kur atklājās bārijas alumīnijas. Toreiz mēs notestējām, izrādījās, jā, lietus ūdenī Latvijā pēc šīm te interesantajām debesīm sašīkotajām. Un pēc tam parādījās jauna parādība mums te Latvijā, visā Eiropā principā, Sahāras smiltis. Sahārā esot bijusi smilšu vētra, un smiltis tika atpūstas pat līdz Latvijai 5000 km attālumā. Tas bija pirms kaut kāda mēneša aptuveni. Un pēc šīs smilšu vētras, protams, nogulsnējās uz mašīnām, uz virsmām, uz stikliem interesanti puteklīši, kurus cilvēki saslaucīja, nebija slinki. Gan Vācijā, gan citās valstīs, arī Latvijā, sakārtoja, saslaucīja un ar magnētiņiem skatījās, ka līp klāt. Ļoti interesanti metāliskās smiltis. Mēs tādā brīdī noreaģējām. Paldies visiem, kas iesaistījās, un šīs smiltis tiešām saslaucījām pietiekamā daudzumā. Un aizsūtījām uz Čehiju uz laboratoriju uz analīzēm. Tieši turpat, kur toreiz to ūdeni sūtījām. Mums ir viens ģeologs, kurš mums ļoti palīdz šajā jautājumā. Bet arī bija interesanti sagadījies, ka Artūrs Klebaks, mans kolēģis jaunlatviešiem, bijis ar ģimeni šī gada janvārī Sahārā, 100 km tur iebraucis tuksnesī. Atpūties, bildes un video toreiz tur rādīja. Artūram patīk atvest no interesantām šādām valstīm suvenīriņus tādus, kaut ko no dabas kādreiz, un viņš bija atvedis tādā puslitra pudelītī īstas Sahāras tuksnešu smiltis. Mēs arī tās aizsūtījām uz Čehiju, uz laboratoriju. Un kas bija interesanti, šīs īstās Sahāras smiltis nelipa pie magnēta. Mēs te filmējām, testējām, nekas tur nelipa vispār klāt, neviens krikucītis. Tātad divus paraugus aizsūtījām, ļoti ilgi šoreiz nāca atbilde, bet vakar vai aizvakar, pirmdien atnāca atbilde. Un pārsteidzoši, šoreiz mēs pamēģinājām citus metālus, pat cik bārijas un alumīnijas nelīp pie magnēta, lai tur nesāktos uzreiz tur atkal pārpratumi, kā ko te jūs tur testējat magnētu, pēc tam pārbaudat tos metālus, kas nelīp. Tāpēc šoreiz mēs pārbaudījām dzelzi, ferrumu, pārbaudījām cinku un pārbaudījām niķeli. Vai tur ir šie trīs, ja lielās devās, indīgie metāli, kādiem tur tā lielās devās nevajadzētu būt arī Sahāras smiltīs. Tad rezultāti patiesībā ir negaidīti, daudz šokējošāki nekā varējām iztēloties. Tātad dzels, ferrumu, šajos puteklīšos, kas te Latvijā bija uz mašīnām un pa visu Latviju, principā ir 30 reizes vairāk dzels, ferrumu konkrēti, nekā tajās Sahāras smiltīs, ko Artūrs bija atvedis no Sahāras. Tātad 30 reizes vairāk. Tālāk niķelis 420 reizes vairāk puteklīšos nekā īstās Sahāras smiltīs, un cinks 630 reizes vairāk puteklīšos nekā Sahāras smiltīs, un cinks un niķelis šajos putekļos 50 reizes pārsniedz pieļaujamo normu, ja tas būtu gruntī. Tātad jums būtu zemes gabals, jūs tur pārbaudītu, kas atrodas šajā gruntī, un atrastos šādi cinks un niķelis šādos daudzumos, jums uzreiz teiktu stop. Indīgi tur neko nevar darīt, neko būvēt, neko rakt. Tur ir 50 reizes pārsniegta norma, bet tas būtu gruntī, zemē, it kā vēl saprotams. Te krīt no gaisa, kur tam vispār nevajadzētu būt. Tātad secinājums izdariet paši. Varat arī paši pameklēt, ko nozīmē cilvēka organismam šādas ilgstoši uzņemt šādās lielās devās cinks, niķelis un dzels. Ļoti mazās mikroskopiskās devās šie metāli, protams, ir organismam vajadzīgi un nepieciešami, bet neiet runa par šādiem kvantumiem. Un tas viss nosēžās mums uz ādas, uz matiem, uz drēbēm, uz mašīnām, zemē, uz zāles, uz palodzēm un dienā šādi puteklīši metāliskie. Te ir skaidrs, ka tās nav nekādas Sahāras smiltis, kā to mums mēdī, mūsu propagandas mēdī mēģināja stāstīt.
Es vēl ticētu versijai, ka tas varbūt ir, pieņemsim, no Ukrainas atpūsts, kas te ir daudz tuvāk nekā Sahāra. Tur, protams, notiek kārdarbība, tiek šautas raķetes, sprākst artilērijas lādiņi, aviācijas, degviela, ķīmiska indīga gaisā tiek sadedzināta un tā tālāk. Tas liktos vēl ticamāk, ka tas ir piesārņojums no kāra Ukrainā, kaut kādā veidā atpūsts. Bet tad to tā arī varētu pasniegt. Bet nē, mums pasniedz, ka tās ir Sahāras smilts, ka viss ir normāli. Un patiesībā ļoti daudz cilvēku joprojām tagad slimo, kakls, kņūd, klepus mistisks nepāriet. Un, te mēs varam tikai prasīt, vai ir kaut kāda saikne starp šiem metāliem, ko, kā izskatās, es nezinu, vai tas ir kaisa no gaisa vai atpūš no kaut kurienes. Bet te jau arī uzreiz toreiz, kad mēs aizsūtījām rezultātus, es ieliku video, uzrādījās gudrinieki, kas teica, ka jā, tālāk vajag tur tiesā sūdzēties, tik būs. Kur tad sūdzēties? Interesanti. Kādā tiesā? Tas ir politisks jautājums. Tiesas ir zem politikas līmeņa. Tiesas ir pakļautas un apkalpo politisko līmeni šādos te lielajos jautājumos. Un tas tādā merķeļa latviešu zemnieku vai vergu kalpu stilā, kad tik kaut kas tiks skries un sūdzēsies un kāds nāks un glābs un aizstāvēs. Tā tas nedarbojās. To varēja redzēt Covid afēras laikā. Tas jautājums ir politisks. Un gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienības līmenī šis jautājums ir jāceļ politiskajā līmenī. Es te negribu baigi aģitēties, bet šādi te nākt gudri parunāties par dažādām interesantām tēmām, gadiem no vietas, tas īsti arī neko nedod. Tas, protams, jā, sabiedrība ausās un izglītojās un ir kļūst varbūt vairāk tāda bišķiņa gudrāka, protams, jā, un netic vairāk mēdīju propagandai vai politiķiem. Bet politiskais līmenis un veids, kā ietekmēt, reāli ietekmēt lietas gan savā valstī, gan Eiropas Savienībā, ir izmest ārā tur esošos vecos politiķus un iebalsot kaut ko normālu. Normāls jau īsti neviens mēs neesam, bet cilvēks no tautas, parastos cilvēkus, nevis šos te 20, 30 gadus tur aizsēdējušajos politiķus, cits vispār tur no kompartijas laikiem vēl turpina. Man šorīt vakar bija debatas Latvijas televīzijā, bezmaksas raidlaiks mums tur piešķirts visām partijām. Tad tur nāca šie te visi, kas tur jau sēž. Tā skaitā tur pat tādi, kas Briselē jau sēž 20 gadus, Strasbūrā, Eiropas parlamentā. Vaidere laikam mazāk 10 gadus, Kalniete, Roberts Zīle, 20 gadus tur sēž. 2 miljonus saņēmuši jau algā oficiāli. Un grib vēl 5 gadus, tātad kopā 25 gadus jau tur grib darboties. Un saka, ka jā, viņiem Latvijas interesi. Viņi droši vien zina, cik dārgie kolekcijas vīni maksā labākajos Briseles restorānos. Viņiem nav ne jausmas, cik Latvijā litrs piena maksā. Tik atrauti no realitātes ir šie te cilvēki. Un te Latvijā mēs jau te esam tāds sazvērnieku bariņš, un arī šīs kanāls ir tie, kas saka, ka jā, tur nevajag neko iet un darīt, viss sabruks pats no sevis. Es šim viedoklim nepievienojos. Es uzskatu, ka tie, kam ir enerģija, tie, kam ir spēks, ir kā reizi jāiet viņu un jāpatriec no turienes. Un tāpēc es aicinu tomēr 8. jūnijā piedalieties Eiropas parlamenta vēlēšanās un balsojiet par kaut ko, kas nav jau tur aizsēdējies un nesēž ilgi. Un visi mēs paskaitījām no 16 partijām, 11 ir vecās vāras partijas. Ieskaitot Kirsteinu, kurš tagad beidzot pēc 35 gadiem ir sācis prātīgi it kā runāt, bet pirms tam jau viņš pārstāvēja Nacionālo apvienību un darīja tomēr visas tās pašas sliktās lietas, ko koalīcija darīja. 5 partijas ir tikai, kas varētu būt nosacīti, būt tā kā opozīcija. Gaumas jautājums, tie, kam patīk, es vai jaunatvieši balsojot par 7. sarakstu, bet es te nenācu aģitēt. Es uzskatu, ka šis jau ir tikai mūsu gadījumā sākums. Mūsu mērķis ir pašvaldības, saeimas vēlēšanas. No visurienes viņi ir jāpatriec. Šādi te cilvēki, kas tur sēž tik ilgi. Politiķis nav kaut kāda mūža profesija, ka tu tur vienreiz iekļūsti un tā visu mūžu tevi pārvēl un tad tu tur nostrādājies un aizēji pensijā. Nē, vai kā cits tur ar kājām pa priekšu. Nav tas tā. 5 gadi Eiropas parlamentā, tas ir ļoti ilgs laiks. Neko tur nav izdarījis, ne Ieps, ne Kalniete, ne Vaidere, pat ne Ždanoka. Nav neko viņa krievvalodīgo labā te Latvijā īsti izdarījusi. Tāda imitācija tikai notiek. Un tas ir 4-5 gadi, ja tu nespēji
piepildīt to, ko tu esi solījis, atbildēt par saviem vārdiem, nav nekāda darba reāli, tad viss, dari kaut ko citu, pelni naudu, strādā biznesā, vienalga, ko dari, glezno gleznas, bet nav jāsēž tikai tāpēc, kā mēbelei visu mūžu kaut kur. Un tādi mums te ir. Mums ir izveidojušies šādi te Joe Bidena stila jau relikti Latvijas politikā. Un te, kad viņi pēc izskata nemaz nepateiksiet, protams, ka Roberts Zīle labi atpūties, nosauļojies, smuki saģērbies vai Lācīts Dombrovskis. Un tagad atbraukuši uz Latviju aģitējās. Un te mēs ļoti labi redzam arī Ivars Ieps, mans universitātes pasniedzējs politologos. Arī pa 5 gadiem ir jau pilnīgi cits cilvēks. Tas ir tā kā no laukiem atbrauc uz pilsētu un kļūsti par švītiņu, par snobu un iedomīgu un vairs īsti negribi tur ar tiem saviem lauciniekiem no sava ciema būt asociēts. Un tādi mums viņi ir, un tas nav vajadzīgs. Un viņi tur brāļojās, bučo rokas francūžiem un priecājās, ka viņiem kāds tur vispār uz viņiem paskatās. Tā vietā tur jābrauc ir skaļi pateikt, nekādu zaļo kursu, nekādas visu šīs te murgus, nekādu jaunu pandēmijas līgumu, nekādus digitālos maciņus mums te eiro nevajag Latvijā. Nevajag mums to visu. Mēs esam pēdējā vietā nabadzībā, nabadzīgākā valsts pēdējā vietā ekonomikas attīstībā. Mēs esam Eiropas Savienībā. Nu jau pat aiz Bulgārijas, Rumānijas, kur nu vēl te Baltijas valsts pārējās mums jau ir gaismas gadu attālumā atraušās no mums. Kamēr mēs esam nabadzīga valsts, un tam ir sakars ar Eiropas Savienību, viņi to ir pielikuši roku šim te, protams, ka vietēji arī korumpētie politiķi un vispārējais. Tikmēr mums neinteresē kaut kādas Luksemburgas vai Vācijas šīs te elitārās problēmas, kā kaut kāda zaļā kursa afēra vai globālā sasilšana, vai digitalizēt te kaut kādu banku sistēmu un vēl nezinu ko. Mums to nevajag. Mums vajag to, kas bija Ulmaņlaikos, lai atļauj ražot pārtiku lauksaimniekiem zemi, lai viņi var brīvi darboties, atcelt visus nodokļus, visus ierobežojumus, lai mēs varam ražot pārtiku sev un apgādāt, tā kā toreiz bija, pusi Eiropu. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Nevis tas, kas ir tagad, regula pēc regulas, kur mēs te pirmrindnieki izpildam, tādā veidā iznīcinot savu valsti. Dāmas un kungi, mani sauc Rudolfs Brēmenis. Mums jau ir vairāk kā gads apvienībā jaunatvieši, arī vēstures entuziastu klubā, joprojām rīkojam ekskursijas. Prieks vienmēr būt šeit, oriģinālajā Brīvības studijā, pie tiem cilvēkiem, kas pašā Covid sākumā jau saprata, kas te notiek un iestājās par cilvēku brīvību, par cilvēku tiesībām, tādā veidā glāba daudzas dzīvības un veselību tiem, kuriem atvērās acis un kuri izlasīja bukletiņus vai video noskatījās un nevakcinējās. Tas ir ievērojams un vēsturisks sasniegums. Un te tas viss ir jāturpina, jo tagad jau te vasara iemidzinās, bet es saku, pēc 27. māja sāksies te pa vienu pēc otras dalību valstīm ratifikācija pandēmijas līgumam jaunajam, tā viņš arī saucās. Un īri pateikuši nē. Amerikā 22 štati ir pateikuši jau, ka neklausīs šīs te PVO kaut kādas prasības un likumdošana, ka viņu vietējā Amerikas un štātu likumdošana būs augstāka. Tā kā nav tā, ka bezcerīgi un ka mēs te vienīgie pasaulē tikai kaut ko saprotam un darām. Nē, mēs esam maza valstiņa, mums jāskatās, ko lielajās valstīs ir drosmīgi, uzņēmīgi cilvēki, kas cīnās pret šo visu. No viņiem ir jāiedvesmojās un jāiedvesmo cilvēki šeit Latvijā. Tas ir tas, ko mēs te visi kopā, tā skaitā Brīvības studijā, arī darām. Tāpēc paldies, ka skatāties un tiekamies atkal drīz.